stāsts. Jā, Ina vada sociālo dienestu, Tukuma sociālo dienestu. Cik gadus jau? Labdien! Tātad šodien vai februārī paliek 20 gadi. Sākām Tukuma pilsētā, bijām tikai maza Tukuma pilsētas sociālā departamenta daļa no pašvaldības, tātad sociālās departaments daļa no pašvaldības vadītāja. Un dotajā mirklī, jā, tas jau ir lielais novads, kas jau ir apvienojis 4 novadus un jā, kopā 20 gadi. Jā, tad liela pieredze. Tiem, kas varbūt nepazīst Inu Balgalu tik ilgus gadus, vizītkartei, gan mums rakstām, gan arī pēc šī te video, kas būtu tā vizītkarte, kas ir Ina Balgala? Ina Balgala savā būtībā ir sociālais darbinieks. Sociālais darbinieks ar domu un ideju, ka cilvēkiem var palīdzēt. Un var palīdzēt tad, ja cilvēkam tas ir nepieciešams. Un ik viens cilvēks ir vērtība. Un Ina Balgala ir pamatā studējusi medicīnu pēc pirmās izglītības un saprotot, ka nevienmēr ar zālēm var izārstēt dažādas lietas, radās nepieciešamība studēt šo sociālo darbu, kas pavēr lielāku skatu uz cilvēku, gan uz šo psihosociālo skatu, kad cilvēkam ir nepieciešams ne tikai veselība, fiziskā, tā ir arī vide, kurā cilvēks aug, un šīs emocijas jūtas, šī garīgā veselība, kas cilvēkam ir nepieciešama. Un šīs visas 3 lietas apkopo viena fantastiska profesija, kas ir sociālais darbs. Un šobrīd es domāju, ka tā esmu es, Ina Balgala profesionāli. Un ja mēs runājam kā par cilvēku, esmu jau pusmūžā. Jā, man ir 3 fantastiski bērni un vīrs. Un pēc būtības esmu ļoti aktīvs cilvēks, uzturu savu veselību fiziski un emocionāli, patīk doties ceļojumos, mēs kāpjam kalnos ar vīru, sportoju, joprojām skrienu stirnu bukos un cenšos arī savu kolektīvu šajās aktivitātēs iesaistīt. Mīlu dabu. Tad tas fiziskais palīdz uzturēt arī to garīgo, to emocionālo, kas noteikti nav viegls darbs, ja noteikti ir pietiekami smags. Es domāju, ka tā ir noteikti sadaļa, kas jebkuram cilvēkam būtu nepieciešama savas labbūtības nodrošināšanai. Fiziskās aktivitātes. Fiziskās aktivitātes un dzīvnieki, pa ko mēs šodien runājam. Tā ir vēl viena terapija, kas ir, jā, manā ģimenē vēl ir 2 suņi, kas vienmēr man māca bezieru un mīlestību, kas vienmēr sagaida tev mājās ar lielu pacietību un sirsnību. Un viņi māca mīlēt. Jā, viņi dara blēņas, kā liecina pieredze visbiežāk. Labi, atgriežamies pie mūsu sarunas galvenās tēmas, un tā kā šis ir gada sākums, un tu esi dienesta vadītāja, tad mums tie tradicionālie jautājumi par pērno gadu. Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi? Patiesībā ar izaicinājumiem pēc tam varbūt, ka sākam ar tiem priecīgajiem mirkļiem. Kas ir bijis tas priecīgākais, vērtīgākais, jā, kas visvairāk prieku ir devis gan personīgā dzīvē, varbūt gan visvairāk, protams, arī šeit dienestā novadā? Jā, mūsu profesija ir tā, ka mēs noteikti priecātos par to, ja mums būtu mazāk darba. Es tiešām priecātos vairāk, ja mums būtu mazāk pārdarījumi, ja mums būtu cilvēki vairāk nodrošināti, ja viņi varētu paši nopelnīt sev iztiku, tas, kas ir vajadzīgs ikdienas vajadzībām, ka mums bērni neciest no vardarbības un cilvēki ar invaliditāti saņemt atbilstošu pakalpojumus. Bet šobrīd tā tad varu teikt, ka esam tādi stabili sociālās palīdzības jomā. Tas nozīmē
sociālā palīdzība nozīmē izvērtējumu, ka cilvēkam pēc izvērtējuma pienākās vai nepienākās kādi sociālie pabalsti. Un tad mēs šogad griezumā esam diezgan stabili, tad situācija nav pasliktinājusies, un tas jau ir tāds pozitīvs rādītājs. Un, ja mēs skatāmies otru ļoti svarīgo jomu, ka mums būtu vajadzīgi šis tīklojums, pakalpojumu tīklojums, lai jebkura mērķa grupa varētu saņemt atbilstošo pakalpojumu, tad pēc deinstitucionalizācijas šis tīkls stabils un pamatīgs mums izveidojas personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tātad tās ir gan grupu mājas, gan specializētās darbnīcas, gan dienas aprūpes centri. Un kā ļoti veiksmīgi es gribētu noteikti uzteikt šo grupu māju, kas mums ir Slampē, kur mums izdodas sniegt pakalpojumu jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, un viņi dzīvo sabiedrībā, viņi dzīvo starp mums, viņi izmanto visus tos pakalpojumus, ko izmantojam mēs, cilvēki, protams, ar atbalstu attiecīgi. Tas ir viens no tādiem labiem rādītājiem. Un, protams, man ir prieks arī par sapņiem, tas ir bez aprūpes palikušo bērnu pakalpojums, kas mums bija Irlavā. Šobrīd mēs viņu nodrošinām tādā vairāk ģimeniskā vidē. Un es redzu šī pakalpojuma, tā teikt, progresu, kad tas pakalpojums ir mājīgāks, ģimeniskāks, bērnam tuvinātāks. Tā. Ja mēs par šo sapņiem runājoties drīkst iestarpināt, tad cik tad ir to cilvēku sapņos? Bija 60, bija 30 no manas šīs te prakses pieredzes laikā, un zinām, ka daudzi no bērniem, kas šais sapņos bija, tas bija arī tāds, zināmā mērā slikti varbūt tas skanēs, tāda iespēja novadam nopelnīt, jo tie bija Rīgas bērni, par kuriem arī Rīgas sociālais dienests samaksāja un attiecīgi ļauj šo iestādi varbūt, tā teikt, tos uzturēšanas izmaksas sadalīt. Kā ir šobrīd? Šobrīd tie ir tikai mūsu bērni. Pakalpojums tiek nodrošināts vienlaicīgi līdz 8 bērniem. Atkarībā, protams, mums ir dažādi dzimumi. Ja ir vairāk meitenes, tad attiecīgi mēs varam varbūt 8 bērnus nodrošināt. Ja ir savukārt līdzsvars zēnu un meitenes, tad mums ir jāskatās. Bet līdz 8 bērniem. Bet pagājušā gada laikā kopumā ir saņēmuši 14 bērnu šo pakalpojumu. Protams, tas jau atkal pie izaicinājumiem. Šī vajadzība mums ir lielāka. Mums būtu nepieciešams vairāk bērniem šo pakalpojumu nodrošināt, bet šobrīd mums ir tikai viena šī pakalpojuma sniegšanas vieta. Viena vieta, kas tas ir? Tas ir dzīvoklis? Tas ir dzīvoklis. Tas ir viens 3 istab dzīvoklis, es tā pieļauju. Dzīvoklis parastā daudzdzīvokļu mājā, kā jebkura ģimene tur dzīvo ar atbilstošu personālu. Ikdiena tāda pati kā ģimenei, dodās uz veikalu iepirkties, dodās uz ikdienas gaitām, uz skolu, uz bandarbu, ar atbalsta personālu. Ja ir mazāki bērni, ja lielāki bērni to dara paši. Un attiecīgi, viņi saņem šo pakalpojumu kā ģimenē. Cik tas ir, jau uzreiz mēs skatāmies, ka tas ir izaicinājums, tad mēs jau pārējām pie tā otra, ka vienmēr šo līdzekļu tā vajadzības, cik es sapratu no teiktā, un tas, kas arī novērojams pēc malas, ka to vajadzību vienmēr ir vairāk nekā šobrīd spēja nodrošināt, un droši vien visos parametros. Bet ja mēs sākam ar šiem te sapņu bērniem, cik tad patiesībā būtu vajadzīgi? Kad mēs vērtējām par vēl vienas šādas vietas izveidi, mums bija pēc ģimenes atbalsta nodaļa veiktās aprēķini, tie ir 31 bērns, kuram varētu iestāties situācija, ka būtu nepieciešams pārtraukt aizgādības tiesības. Protams, primāri bāriņtiesa vērtē bērna personiskos resursus, tas ir ģimene, tā ir aizbildnība, tātad paplašinātā ģimene rada. Tad otrais solis ir audžu ģimene, kas noteikti, kur bērnam ir nepieciešams dzīvot ģimenē. Un tad trešais variants ir šī ārpus ģimenes aprūpe. Un šie soļi tiešām tiek ievēroti, un jebkurā gadījumā šī ārpus ģimenes aprūpe ir tikai tas pēdējais solis. Bet šādi bērni, kuriem varētu iestāties situācija, bija ap 31. Ko darīt? Jūs taču, būsim atklāti, mēs arī šad to dzirdam, un arī līdz redakcijai, līdz žurnālistiem atnāk, sabiedrībā mēs visi tepat dzīvojam.
zinām, ka bieži vien ir draudīgi apstākļi bērnam ģimenē, tāda uz robežas. Ja tā ritīgi biežāk aiziet piestaigāt un lielāks būtu sūdzības un varbūt iesaistītos vairāk sabiedrība, pamanītu, ka šie bērni tiešām regulāri cieši vardarbīgā situācijā dzīvo, jo vardarbīgi arī tādi, ja vecāki nemitīgi ir alkohola reibumā vai vēl kā citādi, ja bez aprūpas paliek, arī tā ir vardarbība. Ja viņi tieši nesit, bet patiesībā bērns ir bez aprūpas, arī tā ir vardarbība, ja ko nevienmēr mūsu sabiedrība laikam izprot. Tad, ko mēs darām? Vienkārši pieveram acis, jo mums tam nav līdzekļu. Mēs par dzīvokli, kāpēc tad nav šis otrais dzīvoklis? Neesat dzirdīgas ausis dzirdējuši. Bērniem laikam būtu jāpalīdz. Tā ir iespēja, ja? Nezinu, kā būtu ar tiem citiem, bet bērni saņemot aprūpu varbūt tiešām par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Viņi var mainīt daudz ko viņu dzīvē. Un pirms bāriņtiesa vispār iesaistās ar tādu radikālāku soli, kā aizgādības tiesības atņemšana, ir pakalpojums sniegšana ģimenei. Un mums ģimenes atbalsta nodaļas redzeslokā ir atbalsts sniedz pār pa 200 ģimenēm. Un katrā ģimenē varētu būt no 1 līdz pat 10 bērniem. Ja? Tātad kopā šis loks, kam ģimenes atbalsta nodaļas sniedz pakalpojumus, arī ir, es domāju, nozīmīgs mūsu pašvaldībā. Un tātad šai ģimenei ir iespēja gan saņemt dažādas pakalpojumus, speciālistu konsultācijas, gan ģimenes asistenta pakalpojumu. Arī jauniešiem, kuriem trūkst varbūt šis veselīgais pieaugušais, un ir dažādi šīs atbalsts un pašizaugsmes programmas, kurās mēs varam iesaistīt jauniešus. Nākošajā gadā mēs esam plānojuši arī tādu pakalpojumu kā intensīvais sociālais darbs. Tas gan ir ar projektu atbalstu, ko mēs esam Sociālās integrācijas fondā saņēmuši šo finansējumu. Un tas stāsts būtu intensīvais sociālais darbs ar izmitināšanu. Tas nozīmē, ka ģimene kopā ar bērnu, mazāku bērnu, kur vecākiem trūkst šīs zināšanas prasmes, bērnu aprūpē varbūt trūkst kaut kāda atbalsta, saņem šo intensīvo darbu pakalpojumu. Tātad līdz vispār kā tas izskatās? Tas ir, mēs saņem, man tagad ir, redz, ka tā māte galīgi netiek galā, dzīvo pabriesmīgos apstākļos, un tad mēs viņu tā teikt, mums ir kaut kāds dzīvoklis, kur mēs tā teikt vienā istabā iemitinām šo ģimeni, kur viņiem beidzot ir sociāli apstākļi normāli. Tas ir pakalpojums, kas mums rītos, kur mums bija šī patvērsme ģimenēm ar bērniem, kur bija vairāk šī izmitināšana. Šobrīd ir plānot šī pakalpojuma ietvaros intensīvs sociālā darbinieka atbalsts, kurā tiešām tas ir grupu nodarbības, individuālās nodarbības, speciālistu konsultācijas, kurā tādas ļoti elementāras prasmes, kas reizēm vecākiem pietrūkst. Tā ir ikdienas režīms, ēst gatavošana, higiēna, tādas lietas, par ko mēs šodien runājam, bet tās ir reizēm prasmes, kas ģimenēm trūkst, jo nereti šīs grūtības ģimenēs tiek identificētas mamām, kurām ir nediagnosticētas dažādas garīgās attīstības problēmas, ja, kur mēs varbūt redzam, ka mammai pašai varbūt ir tikai kāda 1., 2. klasīte attīstības līmenis, izpratne par bērnu vajadzībām īsti nav. Tātad šeit varētu būt, kad ar šo intensīvo sociālā darba pakalpojumu tādu elementāru prasmju robežu noteikšanā varētu iedot šim vecākam. Ja. Un, protams, ir pieredze, ka tas izdodas? Vai tas ir, teiksim, tā, tagad mums ir projekta nauda, kā mums parasti, ja? Mums ir projekta naudas, mēs tā teikt, noteikti piesaistām naudu, lai atvieglot arī novada budžetu, ja? Vai tas mums atvieglo arī, vai tas arī tiešām nākotnē dod? Jūs redzat, ir pieredze, 20 gadi. Tu var redzēt, vai tā palīdzība, intensīva palīdzība ir devusi kaut ko ģimenei. Tiešām ir šīs pārmaiņas. Protams, kad ir devušas, bet reizēm ir nepietiekama ar esošo palīdzību. Ģimenes asistents un nesasniedz, viņi pārāk, tādi fragmentāri. Ja mēs ģimenes asistentu piešķiram līdz 50 stundām mēnesī, tad liekas, ka šī palīdzība ir vajadzīga intensīva.
intensīvāka. Biežāk, kā mēs sakam, viena prasme, lai apgūtu, viņi ir jāatkārto vairākas reizes. Un tieši tas, ka mēs vienreiz parādām, to nepietiek. Viņi tiešām ir ikdienā šis pats dienas režīms. Ja? Tātad mums ir jāceļās, man ir jāparūpējas par bērnu, brokastis ir obligāts, man ir jāpagatavo bērnam ēst, pirms es palaižu uz skolu, jāpaskatās, vai viss ir līdz. Un šeit ir tas atbalsta personāls, kas varbūt sākumā diezgan tā vienojās, kas ir tās lietas, kam jāpievērš uzmanība, un vēlāk jau mamma šī pusgada laikā jau pati spēja, vecāks, nevis mamma, vecāks spēja pats sekot tam līdzi. Šī ideja nāca no Somijas. Somijā jau šis pakalpojums ir jau vairākus 10 gadus, un šis pakalpojums ir atzīts par noderīgu. Bet tas ir stāsts par vispār pakalpojumu diferencēšanu. Mēs nevaram vienai ģimenei piešķirt vienu pakalpojumu. Kas mums ir? Mums ir ģimenes asistents, tad mēs piešķirsim visām ģimenēm. Katrai ģimenei ir individuāls tās vajadzības. Vienai ir tas ģimenes asistents, vienai varbūt ir pārdzīvojumi, pieredze, vardarbības pieredze, vairāk tur būs kāds rehabilitācijas pakalpojums. Ja tur ir jaunietis, kuram vajag šo atbalstu, tur vairāk šis jaunieša līdzgaitnieks, mentors būtu nepieciešams. Uz to mēs ejam. Individuāls vajadzību izvērtējums katrai šī ģimenei. Pirms viņi vispār nonāk līdz tam solim, kad bāriņtiesai ir jālem par aizgādības tiesību atņemšanu. Un mēs ļoti gribam, lai arī pašvaldībā šobrīd šajā gadā arī saglabāts finansējums ģimenes atbalsta nodaļai esošajā apjomā, kādā mēs pagājušajā gadā viņš bija nepieciešams. Pašvaldība to uztver kā noderību. Ja? Tātad šos pakalpojumus ģimenēm pirms ir jālem par kaut kādu citu formu bērnam. Tas arī bija jautājums, jo tagad, kad stāsti izklausās vienkārši viss brīnišķīgi, mēs esam pirmrindas pieredzēs balstāmies uz šo sociālo darbu, bet kad mēs ļoti jauki bērniem ir sapņi, tur ir super iespēja dzīvot ģimeniskos apstākļos, bet mēs redzam, ka patiesībā 22 bērniem viņa nav. Ko mēs darām, kā šai attīstībā, tāpat šeit, vai zināms, cik ir šīs ģimenes, kam ir vajadzīga šī papildu šis padziļinātais atbalsts? Projektu jūs rakstat uz konkrētu skaitu. 48 personām tās ir. 48, tas ir tur jau bērns jau ir iekļauts. Ja jau ieskaitot ar bērnu, tad tās ir 20 ģimenes, tas ir daudz mūsu novadam ņemot. 2 gadu laikā. Procentus skaitot, jā. Un vai tiešām mums ar to pietiktu? Vai tas ir tas minimums, ko jūs varējāt piesaistīt naudu? Būsim tā, vai mēs izejam no tā, cik mums ir resursu, un tad mēs palīdzam, vai tomēr mēs zinām, ka mums vajadzēja daudz lielākam skaitam, un tad mēģinam pārliecināt politiķus, ka mums tiešām vajag visiem šiem cilvēkiem šo atbalstu. Gan, kā es saku, mums jau ir esošais atbalsts, kas ir, es uzskatu, ka, piemēram, obligātajā labklājības ministrijas noteiktajā grosā ģimenes asistents tikai ir no nākošā gada. Tad mūsu pašvaldība jau nodrošina šo ģimenes asistentu jau vairākus gadus, manuprāt, jau 6 gadus. Tad man precīzi jāpaskatās, cik gadus jau mēs nodrošinām šo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem. Tātad mūsu pašvaldība jau ir šos... Pirmradniekos, grib teikt. Es vienmēr varu pateikt, ka pašvaldība ir atbalstoša un uzklausa, un šie pakalpojumi ir panākti pārliecinot politiķus, ka viņi ir nepieciešami šie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, ja mēs konkrēti runājām. Tie ir politiski lēmumi piešķirtais finansējums. Jāsaka tā, ka pēdējos, ja varbūt to tik skaļi nedzirdējām politiski, tad šobrīd es dzirdu citādi gan no politiķiem, gan arī no uzņēmējiem, ka, sociālajie pabalsti tiek maksāti, varbūt tāds populistisks viedoklis, ka mēs tikai maksājam un tāpēc viņi nestrādā. Kā jūs šo raksturot? Šo jau es esmu vairāk kārtīgi atspoguļojis, ka sociālā palīdzība mums vispār ir apmēram tikai 1/4 daļa no visa pašvaldības budžeta. Tā ir finansiāla palīdzība, tā ir garantētais minimālais ienākums, tie ir mājokļa pabalsti
un tas ir pabalsts veselības aprūpei un izglītībai, tas ir uzsākot skolas gaitas, tas ir cilvēkiem, kas ir trūcīgi un maznodrošināti. Viņi, tātad šie cilvēki sociālā dienestā iesniedz dokumentus, sociālais palīdzības organizators izvērtē atbilstību statusam, ļoti stingri noteikumi ir šim statusam, ir jābūt iesniegtām konta izdrukām, ir jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūrā, ir jāiesniedz dokumenti par, pieņemsim, izdevumiem par mājokli un veselību attiecīgi, un šis pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši, kā to valsts ir noteikusi. Mazs ļoti, man liekas, ka pamēģiniet izdzīvot. Es tieši to arī skatos, tas minimālais iztikas līmenis, ja mēs šajā gadā, pagājušajā gadā bija, ja nemaldos, ap 370 euros uz vienu cilvēku, ja viņš dzīvo, un 200 ar kapēkām laikam, ja bērnu, pieņemsim, ja māte ar bērnu, tad viņam patiesībā būs uz 700 eiro. Ir tas iztiks tās grosas, ja, kad viņš var iet un prasīt to sociālo palīdzību. Maz. Jā, bet vesela virkne pabalstu, valsts atbalsts netiek uzskaitīti ienākumos. Pieņemsim, ģimenes valsts pabalsts netiek uzskaitīts ienākumos. Bet tie ir 50 eiro būs par bērnu. Ja ir vairāk bērni, tad ir lielāks šis pabalsts, ģimenes valsts pabalsts. Un, piemēram, arī bērni ar invaliditāti aprūpē netiek ieskaitīts. Un tā tad tie ir tie ienākumi, ko ģimenes saņem. Vai tie ir uzturlīdzekļi, vai tie ir ienākumi no gadījuma darbiem vai no darba. Ja? Tātad tie ir tie ienākumi, kuri tad ir jādeklarē attiecīgi sociālajā dienestā. Tad mēs varam, protams, tas skaitīt, tad mums jāķerās pie skaitļiem, jārēķina kopā, cik tas ir, un lai katrs te pats piemēra no klausītājiem, skatītājiem, vai var viņš, vai viņš tā varētu dzīvot vai nē, bet no jūsu viedokļa. Kā jūs atbildētu tiem cilvēkiem, kas saka, mēs par daudz maksājam sociālos pabalstos? Tātad šie pabalsti ir ļoti niecīgi. Viņi nav lieli, viņi ir tiešām tas ir no kā mēs varam pretendēt, bet garantētais minimāla ienākuma pabalsts ir šie 180 eiro šī gadā, pirmajai personai. 180 tas ir? Jā, precīzi man bet no aptuveni, pieņemsim ap 200 eiro arī. Tas ir tātad tas ir tas pabalsts, ko cilvēks saņem, ja viņam nav nekādu ienākumu. Ja mēs parēķinām jau uz mēnesi, tas ir iztikai. Protams, šie cilvēki pretendē arī uz mājokļu pabalstu, ja ir noslēgts īres līgums atbilstoši pierādām izdevumu par mājokli, viņi arī saņem atbilstoši normatīviem un faktiskajiem ne vairāk kā faktiskos izdevumus. Ja? Tur ir iekļauts gan elektrība, gan īres maksa, gan siltums, gan arī internets un telefons. Ja? Ūdens, protams. Ja? Kā internets un telefons, tā tad ir kāds neatraidām palīdzības grozs. Jā, bet tas ir normatīvs. Ne vairāk kā, pieņemsim, 20 eiro vienai personai. Interesanti, kā to dabūt gatavu? Varbūt, ka var. Lūk, un tātad tas stāsts ir par to, ka tātad cilvēkam šie izdevumi par mājokli tiek nosegti atbilstoši faktiskajiem, bet ne vairāk kā normatīvie. Tas nozīmē, ja viņš izvēlas vienu personu dzīvot divistabu dzīvoklī, tad ir tas normatīvs, kad atbilstoši tai kvadratūrai. Par vienu istabu tev maksās, par otru tev pašam jāsagrabina kaut kur. Vai jāmeklē citas iespējas. Mums jau nav iespēja maiņai, mums jau mājokļu izvēle nav nekāda. Tad vai šis normatīvu nosacījums nav īsti tāds absurds? Jo tur, kur es dzīvoju, kur man ir izdevies, kā saka, iedzīvoties, ieperināties, ja kā gadījumā ar slāmpi, piemēram, ja, un es taču no turienes ārā neiešu, ja man cita iespēja nav. Tādi ir valstiskie noteikumi, un mēs skatāmies. Protams, ja tas ir viens seniors, kurš dzīvo vienistabas dzīvoklī, tad viss tiek ņemti šie izdevumi vērā pa visu šo, kaut vai tā kvadratūra ir lielāka. Bet, katrā gadījumā sociālā palīdzības organizatori ļoti vadās pēc ļoti smalkām vadlīnijām, un šī palīdzība nav liela, kā es saku. Un, ja mēs vēl paskatāmies no šī pīrāga, kas saņem palīdzību, tad vēl no šī sociālās palīdzības saņēmēja loka tikai maza daļa ir cilvēki darbspējīgā vecumā, kuri nav tātad bērnu kopšanas atvaļinājumā, kuriem, varbūt, es nezinu, neesmu analizējusi arī, esmu analizējusi, bet neesmu šobrīd sagatavojuši šos datus, cik no viņiem ir procesā, pieņemsim, invaliditātes kārtošanas procesā, jo ļoti bieži cilvēki nonāk pie mums bez iztikas līdzekļiem, darbspējīgā vecumā, bet, piemēram, viņiem ir veselības problēmas, un viņiem ir uzsākt šo invaliditātes kārtošanas procesu. Viņiem jau nav tās starta naudas, lai tiktu pie tā ārsta, lai to atzinumu dabūtu.
dabūt. Bet tad viņi saņem šo Pie jums trūcīgās tad to atbalstu, personas izziņu, un tātad veselības aprūpas pakalpojumi ir zinām valstī atvieglojumi, un ir arī tie, kuriem nav atvieglojumi, pašvaldības sociālais dienests tātad sedz attiecīgi. Bet arī tas ir tas periods, un šī sadaļa ir pavisam maza. Tātad cilvēki, kas ir darbspējīgie un kas kaut kādā veidā tomēr nestrādā, tie ir, es teiktu, 20% no tā visa pīrāga. Lielākoties tie ir cilvēki seniori, cilvēki ar invaliditāti, zemiem ienākumiem, ģimenes ar bērniem. Un šis darbspējīgais vecāks reizēm, ir tā, ka viņš varbūt nemeklē šo darbu. Kā saka, viņam ir šī palīdzība piešķirta, bet bērnu intereses ir prioritārs, un mēs nevaram samazināt šo pabalstu bērniem, jo bērniem ir nepieciešams gan iztikai, gan dzīvošanai. Un, protams, sociālais darbinieks strādā ar šo vecāku, un ir kaut kādas sarunas, konsultācijas, savas profesionālās zināšanas un prasmes viņš liek darbā, lai vecāks paskatītos to no citas puses. Bet būsim arī godīgi, ļoti bieži šie vecāki un darbspējīgās, pilngadīgās personas ir kredīta nastu jūgā. Un jebkura šī oficiālā darba vieta būs tā, kad viņam paliks tikai šī minimālā atlīdzība, no kuras nedrīkst veikt piedziņu. Un nevienmēr šis cilvēks ir norādījis šiem tiesu izpildītājiem, ka viņš saņems sociālos pabalstus, piemēram, un ka viņš ir aizsargāts, ka viņam no šīs palīdzības nevajadzētu atņemt šo kredīta maksājumu tiesu izpildītājām. Ir dažādas šīs situācijas. Bet ja tur ir sociālais dienests, viņš ir sociālais darbinieks palīdz viņam to izstāsta, ka lūk, Pēc tam vispirms jau ir pirmais gadījums, tālāk viņš atbalsta šo cilvēku, viņš raksta iesniegumu gan bankai, gan tiesu izpildītājiem, un tālāk jau viss ir kārtībā, bet tas sākums, tā bedra jau ir liela. Tā bedra ir liela. Un viņš, kā lai saka, zinu, kad ir bijuši klienti, kas atklāti pasaka, es nemūžam neiešu strādāt oficiālu darbu, jo tās cerības saņemt kaut kādu pēc tam šo atlīdzību, jo viņš visu šo naudu, ko saņem, viņš samaksā tiesu izpildītājiem. Bet tā arī ir atkarība. Tātad viņi ir nospēlējuši vai vēl kā citādi lielā mērā. Vai jūs spējat palīdzēt arī šajos atkarības jautājumos? Vai jums ir kaut kāds grosts, jūs redzat, mēs skaidri redzīts jau vairāk nekā 100 gadus, ka alkoholisms ir slimība, ka teiksim, narkomānija ir slimība, arī spēļu atkarība ir slimība, bet vai mums ir sociālā dienestā kāds atbalsta, tāds mehānisms šiem te atkarīgiem cilvēkiem? Jo cieši jau visi ģimeni, attiecīgi arī, mēs varam nepalīdzēt pieaugušiem, pieņemsim, lai pats cīnās, ja pats tur nav ticis galā, varam ar šādu attieksmi arī pieiet, bet viņiem ir bērni, un bērni jau cieši. Tātad šie pakalpojumi ir brīvprātīgie. Cilvēkiem pašiem ir jāvēlās saņemt rehabilitāciju. Ir iespējama gan šī programma, Minnesotas programma, kas ir atkarīgām personām, tā skaitā arī spēļu atkarīgām personām. Un ir arī, protams, mūsu pašvaldībā gan sociālajie darbinieki, gan sociālais darbinieks, kas strādā ar atkarības problēmām, kas konsultējot sarunās protams, ar saviem profesionāliem darba rīkiem, mēģina atspoguļot cilvēkam šo atkarības problēmu, un lai ir šī vēlme viņam pašam uzsākt šo rehabilitācijas procesu. Atkal vārdiski izklausās labi, bet vai ir, mēs varam nosaukt, ir 5, 10, es nezinu, 6 cilvēki, kas to gadu laikā izmanto? Jā, protams, mums pie šī speciālista vēršās gadā. Tā man speciāli jāpaskatās. To mēs paskatīsimies papīros, mierīgi. Bet, teiksim, Minnesotas programmu
Tā jau ir bezmaksas valstī. To caur Nodarbinātības valsts aģentūru cenšamies izmantot, jo šī programma ir valsts atbalstīta un tātad cilvēki var saņemt šos pakalpojumus. Tā varbūt vismaz tiem līdzatkarīgiem jāzina. Tas atkarīgais pats jau varbūt nemaz, bet viņiem ir jāvēlās, lai Minnesotas programmā nonāktu. Un ļoti bieži mēs izmantojam, tu man jāpasēž lēnām. To mēs pēc tam paskatīsimies. Un ļoti bieži mēs izmantojam mūsu pašu anonīmos atkarīgos, kas ir ļoti aktīva kustība mūsu pašvaldībā. Un cilvēkiem iesakam doties uz sapulcēm. Tās ir šeit pat baznīcā joprojām. Mēs šodien avīzē arī esam publicējuši, jo sāks rakstu sēriju. Mums ir anonīma alkoholiķu biedrībai tukumai 35 gadi martā. Un tad mēs arī tādu rakstu sēriju, kur ar atbalstu, ar aicinājumu, tas arī būs gan laikrakstā, gan varbūt šim video pievienosim arī šīs informatīvās kastītes, lai cilvēki arī pazīsties. Mēs aicinam izmantot un sevišķi līdzatkarīgām personām, kurām varbūt viņas neuzdrošinās tādas ilgstošākas rehabilitācijas pakalpojumus meklēt, jā. Viņiem vajag tādu patstāvīgu atbalstu no cilvēkiem, kas līdzīgi kaut ko ir piedzīvojuši, jā. Un tātad šīs anonīma alkoholiķu biedrība tiešām ir viens no resursiem mūsu pašvaldībā šeit pat esoša, klātesoša. Tas ir īpaši papildu līdzekļus, tas neprasoši. Atgriežoties pie tiem izaicinājumiem, tas ir tas, ko es šobrīd sazīmēju, kad it kā sistēma ir izstrādāta ļoti labi, bet kā daudz vieta droši vien šīm te lietām pietrūkst līdzekļi, tas ir viens. Vai varam teikt, ka arī izpratnes iztrūkst? Sabiedrībā vispār un tā skaitā arī mūsu politiķiem, kas arī ir tepat viena sabiedrības locekļi. Kamēr pats nesaskarās ar to nelaimi, tikmēr varbūt nemaz tā neienāk prātā. Par sabiedrību es gribēju varbūt vēl pie tā pozitīvā. Par sabiedrību es gribēju divas lietas atzīmēt, kad šogad fantastiski mums izdevās ar sabiedrību uzrunāt tādām kopējām aktivitātēm, akcijām. Tas bija Ziemassvētkos, kad mēs aicinājām sabiedrību iesaistīties un dāvāt senioram īpašu dāvanu Ziemassvētkos, ko seniors pats bija izvēlējies. Sadarbība bija ar Raudzes pansionātu, kurā seniori bija uzrakstījuši šo vēstulīti, un ļoti atsaucīga bija sabiedrība. Atsaucīga ar vēlmi palīdzēt sajust šo cilvēka, vientuļā vecā cilvēka vajadzību. Un, jā, tas ir pirmais, kad it kā šī vecā cilvēka vajadzība, tā mums tāda ļoti tuva, jā, tāpat tās bērni ar invaliditāti vajadzība liekas, kad mēs viņu izprotam. Bet, ja mēs saskatām tālāk jau, ja mēs skatāmies jau uz tādām dziļākām problēmām, kā ģimenes atbalsts vai bērna sajūta ģimenē, kas ir vardarbība vispār, jā? To, ko pieminēja jau reizē, mums liekas, ka vardarbība ir tikai liela siksna vai ne, vai tiešām tāda pamatīga seksuāla vardarbība, tad mēs viņu atpazīstam, ja, kur jau ir pamatīgas sekas, bet mēs varbūt nepamanām, kad vecāku savstarpējie strīdi, pamešana novārtā ir vardarbības forma, arī šie interneta aicinājumi bērnu iesaista dažādos seksuālos jautājumos vai vienkārši tāda seksualizācija bērnu, kur mēs vienkārši sarunās vedinam viņu domāt, pieaugušais tā kā aicina uz kaut kādu netiklu darbību, kad mēs tā kā sakam, varbūt tā vēl nav, tas tikai tā izklausās mums tādai samai. Jā, varbūt tas tomēr nav, bet tomēr kādas tās sekas var nest, vai vecāku tāda bērnu izjokošana, reizēm mēs tā domājam, tā pajokojamies par bērnu emocijām, un tomēr tas ir bērnam ļoti sāpīgi un svarīgi, jā. Tāds piemērs, kad, ja bērnam ir kāda viņš pastāstījis vecākiem par savu tādu sajūtām, par savu seksuālo orientāciju, un pēc tam tas vecāku nosodījums nepārtraukti par to, ja, ka tas var ietekmēt šī bērna veselīgo, garīgo
tālāk attīstību. Nu, lūk, tādas savādākas izpratnes. Tas attiecībā pret sabiedrību, tad tu teiktu gan plusi, gan pieskaitīt pie tās labā piedzīvojuma pērnajā gadā, gan arī pie tiem izaicinājumiem, ka tā izpratne nav līdz galam saprotama. Mēs palikām tālāk, netikām par šo finansējumu, tātad tu teici, ka ir 4. daļa no budžeta, mums te iznāk gan savādāk, tie rēķini atšķiras. Tad pērnā gada pašvaldības budžets, es te vēl arī izdrukāju, man tāpat pie papīriem jāturas, kad ir vairāk nekā 90, pat 99 miljonu eiro sasniedz pagājušā gadā. Es biju iedomājies, ka 86 tur sākumā rēķināja. Nu, tad tā nebūs 4. daļa. Pat pašvaldības atskaities pie budžeta sadaļas sociālā palīdzība sasniedz 13%. Nu, tā noteikti nav 4. daļa, tā ir kaut kāda. Es nepareizi teicu, tā ir 4. daļa sociālā palīdzība no sociālās aizsardzības budžeta. Jo tā ir sociālā palīdzība. Sociālajie pabalsti ir tikai šie tā 5. daļa no kopā, bet šeit no pašvaldības budžeta, tie ir 13%, bet ieskaitot raudu. Tad tur ir gan rauda, gan viss šīs, tad varbūt ir pareizi tas mans tā sajūta vai tas iespējas raugoties dokumentos, ka lielākā daļa no šiem līdzekļiem tas ir ieguldījums ēkās. Tā varētu būt. Noteikti nē. Nu kā, jums ir sociālais dienests, ir jāuztur ēku, tas nav jūsu sociālā dienesta budžetā. Raudas, šī sociālā pansionāta, sociālās iestādes uzturēšana, dzīvoklis, grupu dzīvoklis, rīti, kas ir jūsu māja, droši vien Mežrozītes, tā varētu būt. Tas arī ir jūsu sociālajie visi, Jā, viņš ir šajos pakalpojumos. Tās ir ēkas, arī šie komunālie pakalpojumi, ēkas uzturēšana, tas ir dārgi. Siltums tagad daudz ir. Tas arī ir šai naudā, šais 13%. Tas nav tiešā sociālā palīdzībā. Bet tas ir pakalpojumu nodrošināšanā. Lai nodrošinātu pakalpojumu, tās ir pakalpojumu izmaksas, un viņas ir jāskaita. Es domāju, ka viņas ir jāuzskaita pie sociālās palīdzības. Nē, viss ir pareizi, bet teikt, ka tieši pabalstos cilvēki, tas neatbilst patiesībai šis izteikums, ka cilvēki mums saņem pabalstos, ka ir ļoti daudzi, kas saņem pabalstus. Tāpēc no šiem 13%, ja mēs atņemam raudas daļu, kas ir šie 5%, raudas daļa 4,4% ir raudas daļa, kas ir pašfinansēta, tātad to mēs droši varam atdalīt, jo viņai pretī ir arī ieņēmumi, tieši tāda pati daļa, un viņi ir vienkārši kā izdevums vēl mazāk. Tātad kopā šobrīd sociālai sadaļai varētu būt ap 10–11%, ja mēs tā skatāmies 10, mazāk, es teiktu 9–10%. Un tad no šīs 9% sadaļa, te ir tā 4. daļa, tai finansiālai palīdzībai. Pārējā sadaļa, kā es saku, ir sociālie pakalpojumi, kuros ir arī šo ēku uzturēšana un sociālo darbinieku atlīdzības. Ir sociālie darbinieki, kas ikdienā konsultē klientus. Tie ir gan ģimenes atbalsta nodaļa darbinieki, gan atbalsta nodaļas pilngadīgām personām darbinieki, gan sociālās palīdzības organizatori, kas aprēķina šo sociālo palīdzību, gan arī šies administratīvie izdevumi, kas mums ir arī. Tātad mēs esam, mums ir gan lietvedības sadaļa, gan juristi, gan saimniecības pārzines, kas ir atbildīgs par šo mūsu saimniecību, gan automobīļu vadītāji, kas nodrošina pakalpojumus. Tā tad arī šī sadaļa vēl mums ir. Tad kopā cik jūs esat darbinieki? Kopā mēs esam šobrīd 130. Tas ir vairāk vai mazāk, ja tā skaitīt? Mazāk. Mēs esam mazāk, kā uzsākām pēc novada reformas. Vai tad tieši bija tā sadaļa? Es zinu, ka mums grāmataveži bija milzīgs daudzums, pat atsevišķu ēku vajadzēja nomāt. Neesam tagad, pati doma saka, ka par 25, ja nemaldos, cilvēkiem vai cik tiem procentiem ir samazinājušies darbinieku skaits. To mēs nākošajā nedēļā jautāsim izpilddirektoram, kā ir izdevies samazināt šo kopējo. Bet tagad jau izskatās, ka tad ir sociālo darbinieku rēķini. Un tāpat pretī mēs saņemam, ka sociālais darbs uz vietām ir
ļoti pasliktinājies, jo tur nav cilvēks uz vietas, katreiz brauc rotācijas kārtībā cits, vai ģimene, vai cilvēks, kas nonācis krīzē, tam svešam cilvēkam atkal varēs atklāties, un katreiz vienam un tam pašam. Tas ir tās sūdzības, ko mēs uzklausām. Ja mēs runājam par pagastu teritorijām, tad šī specializācija ir ieviesta jau, manuprāt, no 12. gada, kad Tukuma novadā tas bija. Tātad mums ir nodalīta sociālā palīdzība, jo to sniedz pirmā līmeņa ar cilvēks, kuram ir pirmā līmeņa izglītība, tātad kurš spēja aprēķināt atbilstoši normatīviem aktiem šo sociālo palīdzību vai piešķirt pašvaldības pabalstus. Tātad ļoti elementāri mēs apskatāmies, izvērtējam ienākumus un aprēķinam šo palīdzību. Bet varbūt, ka to pirmo personu vajag tieši tāda, kas ir visspējīgākā iedziļināties, vai tā ir problēma vai nē? Varbūt, ka tā ir kļūda? Nu, lūk. Ka viņš ir tikai tāds uzskaitvedis būtībā. Nu, lūk. Un tā tad sociālās darbs ar ģimenēm un bērniem mēs tikko izrunājam, cik tas ir trausls, balstīts uz cilvēku individuālajām vajadzībām, izvērtējot katru šo individuālo vajadzību, redzot, novērtējot ģimenē šos resursus un riskus un nepieciešamo atbalstu. Un šie cilvēki, es pat teiktu, šī latiņa ir viena no visaugstākajām sociālās darbs ģimenēm ar bērniem. Viņi strādā ar ļoti profesionālām zināšanām, ir speciāla metodika apgūta, kurā viņi ieliek to savu profesionālo rāmi un tiešām strādā ar ģimenēm, kurām ir novērot šie augsti apdraudējumi riski un sniedz šo palīdzību. Un šeit mēs nevaram apvienot šo sociālās palīdzības organizātoru ar šo specifisko palīdzību. Bet varbūt tā ģimene nemaz netiek. Es tā iedomājos, tāda patiesībā, ja tad, kad cilvēks meklē palīdzību, viņš jau bieži vien ir dziļā krīzē. Tādos laukos viņš kaut kur tālu dzīvo, kāds kaimiņš viņam pasaka, tev jāiet uz sociālo dienestu, viņš aiziet, bet tur pretī ir uzskaitvedis, kas to viņa problēmu nemaz nemāk identificēt un nemāk viņam izstāstīt. Un viņš jau netiek tālāk nemaz līdz jūsu augst attīstītiem speciālistam. Šie cilvēki satiekot, un arī mēs gribam, mēs esam jau runājuši ar pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas speciālistiem, ir vienkārši šī informācija jāpieņem. Bija atnācis cilvēks, interesējās, ir identificēts šādas cilvēku vajadzības, piemēram, viņš gribēja runāt ar sociālo darbinieku, ir kaut kādas grūtības, vai ir ziņojums no skolas, vai ziņojums no policijas, vai ziņojums, vai kāds kaimiņš to ir ziņojis. Un tālāk šī informācija nonāk pie šī ģimenes atbalsta nodaļā, kur sociālās darbinieki dodas mājas vizītēs, norunā vai sazinās ar cilvēku. Kad viņš to darīs? Jo es domāju, tas izklausās ļoti gari. Man tā krīze ir šodien. Tad, kad man ir tā krīze, es nezinu, mēs jau esam tādā vecumā, ka droši vien, vismaz es par sevi varu teikt, noteikti esmu bijusi šādās krīzēs. Man tas liekas, ka tā viena diena, kad tu esi tajā situācijā, tev jau liekas, ka tā ir mūžība, ja? Tev ir vēl jāstaigā pie entiem speciālistiem, varbūt pēc mēneša tev pienāks. Kāpēc entiem speciālisti? 1, 2, 3. Es aizēju pagastā, sociālā dienas darbinieka nav, viņš būs tikai pēc nedēļas, jo tur nav viņš katru dienu. Ja viņi paziņo tajā pašā dienā, un mēs identificējam, mums ir tomēr kaut kādi šie kriteriji, kuros mēs tajā pašā dienā mēģinām satikties ar to ģimeni. Un ja tā ir, pieņemsim, krīze, es nezinu, mums ir policijas ziņojums par vardarbību, mums ir algoritms, kad sociālais darbinieks dodas tajā pašā dienā vai nākošajā darba dienā pie šīs ģimenes. Tāpatās arī, ja ir ziņojums no bāriņties, ka tur ir kaut kādi apdraudējumi, un kad ir tātad nekavējoties, mēs dodamies sociālais darbinieks. Kā tā bāriņties uzzina, ka kaut kur laukos ir šī vardarbība? Kaimiņš vai izglītības iestāde par to informē. Dažādi kanāli, policija, šai jomā jūs neredzat problēmu? Protams, ka būtu labāk, ja būtu šie ziņojumi ātrāk atnāk pie mums. Tas pats ģimenes ārsts, ja identificē, kad tur ir kaut kādas grūtības, bērns ir nepaēdis, ja, bet šobrīd mums sadarbība tiešām veidojas lieliska. Es dodos arī uz tikšanām ar ģimenes ārstiem, viņi izprot šo vajadzību un ziņo un informē sociālo dienestu par šādām grūtībām.
Par jebkādu vardarbību ir algoritms ļoti skaidrs. Par jebkādu vardarbību ir jāziņo. Tā ir policija, bāriņties vai sociālais dienests vienā no šīm institūcijām. Vienalga, jebkurš sabiedrības cilvēks par vardarbību pret bērnu, par aizdomām. Tātad, ja mums ir aizdomas, mēs redzam, vai tie ir zilumi, vai bērns pats ir pastāstījis, tās ir lietas, par ko mums ir jāziņo. Gribētos visu, daudzas lietas gribētos uzlabot. Tā pati starpinstitucionālā sanākšana, kad mēs satiekamies. Mums ir bērnu tiesība aizsardzības sadarbības grupa, kurā jebkurš no iesaistītajām institūcijām var šo problēmu uzsaukt. Ja? Un, protams, ja tā ir skola, bērns ir skolā. Vislabākais jau šos pakalpojumus ir identificēt, pamanīt skolā. Bet, ja mēs redzam, ka tie ir nesaistīti ar bērna izglītības procesu, iespējams, kad viņam vajag atbalstu izglītošanās procesā vai vienaudžu socializācijā, tad es saprotu, ka tā ir skolas atbildība. Bet, ja tur tiešām ir nepieciešams, kur jāiesaista ģimene, tad Tad sociālais dienests atgriežamies varbūt pie mūsu sarunas par šiem izaicinājumiem. Tad tas, ko es sazīmēju, ka vismaz vienu mēs it kā varam vienoties par vienu, ja ka tās iespējas ir, bet ka jums faktiski joprojām pietrūkst reāli finansiāli līdzekļi vienmēr pietrūkst, lai varētu varbūt vēl vairāk, vēl labāk to attīstīt. Tas ir viens. Kas tad otrs būtu tāds izaicinošs, ko jūs redzat, varbūt arī šajā gadā? Kādi izaicinājumi jums priekšā būs? Tā ir sadarbība, par ko jau mēs tikko pieskārāmies, ka mēs vairāk varētu sadarboties. Un ne tik daudz, ka nav problēmas mums sanāk kopā. Es būtu priecīgāk, ja mēs vienotos par tādu kopīgu mērķi. Mēs reizēm, sanākot institūcijas kopā, vairāk skatāmies no savas institucionālās redzes punkta, un mēs pazaudējam cilvēku. Mēs pazaudējam to bērnu reizēm, mēs pazaudējam to personu, par ko mēs runājam. Var piemēru kādu minēt, kāds izskatās, klausītājiem no malas, kā tas ir, es atnāku, un kāds saka, nē, šitas uz mums neatiecas. Ja tur beidzās noziedzīgā nodarījuma nav, policija saka, noziedzīgā nodarījuma nav, ņem tu. Ļoti līdzīgi. Jā, tas apmēram ir tas, kad mēs redzam, kad ir grūtības kaut vai tajā pašā izglītības iestādē. It kā ir viss kārtībā ar vecākiem, tur vecāki tiek galā. Izglītības iestāde mēs sakam, mēs arī strādājam. Tāpat policija saka, te nav noziedzīgi nodarījumi. Un tas bērns ar savām grūtībām paliek. Ja? Līdz galam tā kā nav, mēs neaizējam līdz tam bērnam. Mums ir pusauģu resursu centrs, es droši vien sūtītu uz to. Vai tas vēl darbojas? Jā, protams, ka darbojās. Ir zināms vecums, protams, no kura viņi var saņemt pakalpojumu. Un, tad paskatīties, kas ir par iemeslu tam. Reizēm tas ir bijuši šie gadījumi, kad mēs bezcerīgi cīnamies, kad bērnam ir veselības problēmas un viņam ir vajadzīga kāda piemērota izglītības programma. Reizēm ir šie vecāku, ka mēs runājam par vecāku ne tik daudz par tādu vardarbību, kad nereti vairāk prasa no tā bērna, cik viņš ir spējīgs, tādu kaut kādu neatbilstošu gaidas pret savu bērnu. Un tad, protams, arī par izglītības iestādi. Reizēm par to, kad tā bērna individuālās vajadzības izglītības iestādē. Nevienmēr... Vai mazs skolu to var vispār realizēt? Par iekļaujošo izglītību mēs runājam par bērniem, kuriem ir arī dažādas vajadzības, gan talantīgie bērni, gan bērni ar īpašām vajadzībām, kuriem ir invaliditāte un kuri varētu mācīties vispār izglītojošā skolā. Un tikai viņiem ir nepieciešams atbalsts attiecīgi. Viens, ko mēs redzam, atbalsts it kā tiek pat piešķirts, un es finansiāli pieļauju, ka pat tas ir diezgan ievērojams, jo tas ir gan valsts atbalsts, gan pašvaldības atbalsts, ja ir šī iekļaujošā izglītība, tas ir papildu finansējums, bet tā realitāte jau ir cita, kā to realizēt. Ja? Socializēties nav viens un tas pats, kas tā teikt, man klasē skaitīsies izšķīdināts par ne vairāk kā 4 šie te bērni,
kam ir palīdzība nepieciešama. Ja tad daudz, tā iesaist, kā tas ir katram sociālais darbinieks sēdēs līdzi, nē, taču, ja diktē atbalsta persona, tā ir šis... Tā sistēma īsti nestrādā, to es gribēju teikt. Tas būtu tas otrs izaicinājums. Vai ir vēl kāds trešais, ko jūs tā kā par... Jā, par vides pieejamību joprojām mums ir diskusijas un joprojām mums ir pakalpojumi, kur vajadzētu uzlabot šo vides pieejamību. Kur ir kliedzošākie gadījumi? Mēs jau gan esam izbraukuši ar invalīdu ratiņiem un redzam, ka Dievs pasarg labi, ka man nav bērnu ratiņos, ja šajā ziemā, piemēram. Tātad mums ir pansijas pakalpojums joprojām, kas ir pieejams otrā stāvā tikai ar šo kāpurķēšu pacēlāju. Tātad mums ir jādomā pansijas pakalpojumā. Kandavā Ķiršu ielā, jā. Bet šobrīd mēs ar to tiekam galā, kad cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, tādiem smagākiem, viņi saņem pakalpojumu pirmajā stāvā. Otrā stāvā ir tādi cilvēki, kuri var izmantot kāpnes, un ja nu gadienā ir kāda veselības pasliktinājums, tad mēs izmantojam šo kāpurķēšu pacēlāju. Tāpat Patvērsmē joprojām mums ir otrais stāvs nav pieejams cilvēkiem ratiņu krēslos, bet mēs iztiekam arī iekārtojot šo pakalpojumu pirmajā stāvā. Tad arī pagasta teritorijās, kur ir šie klientu pieņemšanas punkti, protams, kad jāskatās, kad ir, ja cilvēks atnāk, kurš nevar izmantot kāpnes, tad šis pakalpojums tiek nodrošināts pirmajā stāvā. Bet jums ir visur. Tagad jūs varat teikt, ka tais pagastos tie pandus vismaz ir izveidoti. Jā, cenšamies, jā. Tās ir, mēs varam teikt. Un durvis arī varās uz pareizo pusi vai vismaz automātiski. Tā ir, ka varam teikt, ka 100%. Nav tā 100%. Ir tādas pagasta vietas, kur vēl jāpārdomā. Jā. Un risinājums šeit, nākošā, šī gada budžetā ir ielikts, lūk, jo tā ir minimālā prasība, lai valsts jūs, kā saka, šo pakalpojumu certificētu, jo nav pieejamības. Šī gada budžetā nav tātad šie ielikti mūsu sociālā dienesta pakalpojumi. Tad atkal runājam par to, ka joprojām pietrūkst šo te finansējumu. Tad varam teikt, gan izvērt 3 reizes finansējums. Tas, par ko mēs neizrunājam, jūs gan pieminēja par šo te tīklu. Es atceros, ka arī 30 gadus jau par šo te rakstām. Un Sārma Opslai, ko mēs varam uzskatīt tādu, kā sociālā dienesta sistēmas radītāju visā valstī, viņi bija viena no tā, kas šo sistēmu rosināja, un arī tas ir Zviedrijas pieredzē balstīts, Skandināvu pieredzē, ne tikai Zviedru. Ka tur tas stāsts galvenokārt ir par tīklu, kā jūs teicāt, lai šis tīklojums būtu pēc iespējas mazākām acīm, lai cilvēks, kad viņam kaut kas notiek, ja mēs iedomājamies tīklu, lai viņš nekristu šim tīklam cauri, lai viņš būtu noķerts. Tātad ir šis skaitliskais. Un te man vienmēr ir jautājums, kad es meklēju, cik mums ir maz nodrošināts, cik mums ir trūcīgi, un skaidrs, ka šis skaits mainās. Bet tā īsti šo skaitu mēs nosaukt nevaram. Un pēdējo reizi, kad mēs šo situāciju saskārāmies, ka, lai aprēķinātu, cik vajag līdzekļus un tam līdzīgi, mums būtu jāiziet izējošo datu, cik tad mums šādi cilvēki ir. Lielais izbrīns bija par to, ka mēs nezinām, kāpēc mēs šo bērniem invalīdiem maksājam šo vienreizējo pabalstu, lai zinātu, cik viņi mums vispār ir. Kā tas ir, ka šī uzskaita mums nav, ka mēs pat nezinām, cik cilvēki mums ar invaliditāti ir? Iznāk tā, ja neienāk uz sociālo dienestu neprasa, tad mēs patiesībā nemaz nezinām, cik mums ir šo trūcīgo krīzē esošo, cik ir invalīdi. Vai tā ir tiesa? Nē, tā nav tiesa. Kā jūs mums noskaidrojat? Tātad statistikas dati ir pieejami. Viņi ir pieejami gan Labklājības ministrijā, gan statistikas pārvaldē. Un tas ir skaitliskais cipars, bet mēs nevaram identificēt personas. Mēs nevaram konkrēti zināt, ka tieši šim bērnam ir piešķirta invaliditāte. Jūs redzat vienkārši Tukuma novadā ir 222 bērni ar invaliditāti. To visā novadā, to jūs zināt, bet jūs nezināt, kur viņi ir, nekas viņi ir. Mēs nezinām, kur viņi ir, un mēs zinām, šobrīd mēs esam apzinājuši šos 120, kas saņem šo pabalstu vienreizējo, tie paši par sevi parādījuši, ka viņi ir uzrakstījuši šo vajadzību. Tāpat mēs esam apzinājuši tie, kas saņem pakalpojumu savotiņā. Tātad mēs zinām šīs bērnus konkrētos.
Un mēs tad apzinot šos bērnus, vecākus, viņus varam piedāvāt arī mūsu pašvaldībā pieejamo šo pakalpojumu klāstu. Šis pabalsts bērniem ar invaliditāti tika ieviests šādam mērķim, jo tad, kad uzsākās deinstitucionalizācijas projekts, lai mēs viņus uzzinātu. Jā. Tātad tas bija tāds mazliet taktisks gājiens, bet arī tas bija tai brīdī, mūsu pašvaldībā vispār nebija nekāda atbalsta forma, atskaitot bērnu dienas centru saimīte. Ja? Tad šobrīd mēs jau arī esam apzinājuši. Ko es tā saprotu arī, cik tad, ja mēs runājam par visu novadu, kuri tad ir tie, kas spēja apmeklēt saimīti? Ir jābūt pietiekami mobilam, lai līdz tai saimītei tiktu. Ir jābūt pietiekami vecākam tādam, ja, kas spēja savu dienu tā saregulēt. Es pat zinu, cik sarežģīti atceramies, pazīstam Lāsmu, ja, ka viņi gaida uz stūra ar šiem te ratiem augstumā, kad tas autobus viņš atbrauks. Ir jātiek vēl līdz tās lielās ielas, stumjoties pa kalnu līdz tai vietai, kamēr tā mobilitāte arī, lai tam bērnam to saimītes pakalpojumu saņemt. Tas ir tāds, mums pakalpojums ir, bet būtībā no šiem 222 bērniem, cik to var saņemt? 20, 30? Gada laikā saņēmuši ir 18 bērni. Tāpēc es saku, tas ir absolūtais mazākums. Un ja mēs skatāmies, šie 18, viņi varbūt uz katru viņu mēs esam tērējuši, sareiķinot visas līdzekļus kopā vairākus tūkstošus, ja, un tas, kas tur sēž mājās, mokās, un visi ģimenes ienākumi aiziet tam bērnu rehabilitācijai, ja tur mēs viņu nesam pat pamanījuši. Ko darīt ar šo situāciju? Bet šobrīd valsts atbalsts par tīklu vispār vai vispār par bērniem? Tieši par bērniem invaliditāti. Ja mēs runājam par bērniem ar invaliditāti, mums šis tīkls veidojās arvien gan ar valsts atbalstu, gan ar pašvaldības atbalstu tāds ļoti elastīgs. Viņš šobrīd, ja mēs redzam, tad vecāks var izvēlēties. Viņam ir tātad pieejams bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir šis īpašās kopšanas pabalsts, ir pieejams aprūpas mājās pabalsts. Tas ir 50% valsts finansēts, tādu mums saņem 33 bērni. Tad tas nozīmē, ja abi vecāki ir nodarbināti, viņi var saņemt līdz pat 160 stundām mēnesī. Tad šo pakalpojumu savukārt, ja vecāks pats nodrošina ikdienā šo bērniņu aprūpi, tad brīvam laikam viņš var saņemt 40 stundas mēnesī, kur vecāki var iziet. Cik tas ir? Tas ir 7 eiro. Tad vecāks saņem minimālās algas likmes, šogad tas 6,03, ieskaitot darba devēja stundā. Tas nav daudz, tas ir minimālā atlīdzība. 6x4, 40 stundas, 6x4, 240 eiro. Bet to ir nosacījums, ka šo palīdzību nesaņem vecāks, jo vecākam ir tas mērķis, ka viņš saņem šo attelpu, jeb atpūtu, viņš var doties darbā vai kādas brīvā laika aktivitātes. Tur ir jābūt trešajai personai. Kur viņš tā dabūs? Lielākoties dabūna. Konkrētā situācija ir viens funkcionāli smags bērniņš, ko kopja mamma visu mūžu. Tēvs strādā, mamma salauz roku, nonāca slimnīcā. Jau 10 gadus, ja nemaldos, šī kopšana ir. Un viņa nevarēja dabūt pat tikt, kamēr mammai taisa operācija, tās ir 5-6 dienas ar šo lausto roku, viņi nevarēja dabūt cilvēku, jo tēvam nedeva, tā kā bērnam jau ir 18. Kāds vairs bērns, ja tikko ir apritējuši 18, viņam vairs nav šī atbalsta, tāda konkrēta situācija Tukuma pilsētā. Tēvam slimības lapu nedod, ne šī bērnu mātes kopšanā, lai gan māte ir slimnīcā, pēc tam būs kopjama, jo viņai laustas rokas. Un bērns ir uz gultas un pilnībā kopjams, ja, ko darīt šajā situācijā? Šī situācijā arī ir tam pilngadīgajam bērnam, vai viņi vērsās sociālajā dienestā? Viņi vēršies visur, kur prasījuši, beidzās ar to, ka vienkārši ārsts uzrakstīja slimības lapu uz tēvu, ka viņam tā teikt sāp mugu. Viņš varēja sēdēt mājās, kā slimības lapu, kas ir nelikumīgi būtībā. Vēlos konkrēt šo gadījumu, ja tas nav saistīts. Es domāju, ka mēs runājam par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras valsts pabalstiem. Bet, ja mēs runājam par pašvaldības atbalstu, ja tas ir bērns ar invaliditāti pēc 18 līdz 24 gadiem, mēs varētu būt, kad piešķirt šo aprūpas mājās pakalpojumu.
Tad jūs piešķirtu viņu. Jā. Un jums ir šie cilvēki, nu tie, kā jūs sakat, atrod. Nu, kur tad tu pats tā atradīsi? Vai ir kaut kādi, jums ir kaut kāds cilvēku loks, kur šajā gadījumā jums ir, jo tā ir ātrāk, nu, viņš šodien salauza, šodien operācija, šodien man viņu vajag. Tāpēc ir šī sadarbība, šie aprūpi. Jā, mums ir gan paredzēts, ka var pirkt ārpakalpojumu, tās ir 10 eiro stundā. Un tam gatavs ir arī aprūpas mājās pakalpojums sniedzējs, kas mums šobrīd ir Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība. No abiem jūs joprojām iepērkat, lai gan sūdzības par Sarkano Krustu bija diezgan lielas. Kā kā jūs tagad esat sabalansējuši šo lielo, zināmā mērā bija diezgan skandalozi, ja lai gan tas bija lētākais piedāvājums Sarkanam Krustam, bet cilvēkiem pakalpojums bija krietni vājāks nekā tas bija Samariešu apvienībai. Vai tagad to ir izdevies sabalansēt šo pretrunu? Pakalpojums ir tāds, kāds viņš ir specifikācijā. Tātad, nav mums šī mobilā mašīna, kas bija pakalpojums, kas aizbrauc uz mājām, bet Sarkanā Krusta pakalpojums sniedzējs to nodrošina ar iespēju nomazgāties šeit pilsētā, vai arī nodrošina cilvēkam mājās, cik tas iespējams. Un, tātad viņš tas apjoms, tās specifikācijas prasības, viņas ir mazliet samazinājušās, bet šobrīd sūdzību nav par šo pakalpojumu. Mums ir notiek iepirkums, vai jūs to iepirkumu izvēlaties? Ja jūs redzat, ka tā kvalitāte ir zemāka, varbūt tā nauda ir mazāka, bet arī kvalitāte nepietiekama, nav šī mobilā iespēja nomazgāties. Kas to lēmumu pieņem? Šo lēmumu pieņem komisija. Jūsu sociālā dienesta komisija, un jūs tomēr izvēlēties Sarkano Krustu? Jā, Lai gan redzot, ka pasliktinājies šis pakalpojums. Mēs tiešām tas bija nodrošināt šos resursus vai cilvēku aizvest pie resursiem. Tātad Sarkanais Krusts savā specifikācijā, savā piedāvājumā norādīja, ka viņš nodrošinās šos resursus, aizvedot cilvēku pie resursiem. Mēs tad varam vienkārši aicināt, lai cilvēki, tie, kas saņem šo pakalpojumu, arī kaut kādu jūs aptauju veicat, atgriezeniskās saiti jums ir. Reizi gadā mums sociālais darbinieks dodās ne mazāk kā reizi gadā pēc ziņojumiem biežāk, pēc vajadzības biežāk, bet minimālais reizi gadā jādodas pie pakalpojumu saņēmējiem, lai veiktu sarunu, kā ir apmierināts ar pakalpojumu, izvērtēt, vai nav jāmaina šī pakalpojuma intensitāte. Un, Runāt sakot, tas secinājums, mēs it kā esam pat stundu pārunājuši visu savu lielo laiku. Es ceru, ka iedzīvotāji ir sapratuši, ka šīs iespējas ir. Par tīklu runājot, mēs droši vien varam vēl 3 stundas runāt, jo par katru šo pakalpojumu veidu droši vien būtu vajadzīga stunda, lai būtu šī izpratne un jums ir tās zināšanas, bet tomēr tā cilvēku loks, kam šī palīdzība ir vajadzīga. Tas mans secinājums šobrīd no mūsu sarunas ir tas, ka to līdzekļu vienmēr nepietiks, jo vienmēr būs kāda sabiedrības daļa, kura netiks ar savu dzīvi galā, mums būs par to jādomā. Un ka tomēr pārāk daudz, šis procents ir pārāk ļoti liels sabiedrībā, pie tik nelielas sabiedrības daļas, kuram tā palīdzība ir vajadzīga. Un varbūt, ka mums cilvēki ir tik maz, varbūt, ka nevajag nemaz tik liels ieguldījums, lai tiešām visiem varētu palīdzēt tik, cik vajag. Bet īsti mums visu laiku pietrūkst. Tāda ir šī sajūta. Mums pietrūka varbūt mazliet laika ātrajām atbildēm, jo ir jaunais, kad mēs kaut kā skatāmies kristāla lodē, mēs cilvēkam, kas ir zinošs un kaut kādā ziņā viedokļu līderis, šeit gan par sapņiem runājam, gan par kristāla lodi. Mēs tā jautājam saviem šī gada sākuma sarunas dalībniekiem. Ja tā skatītos kristāla lodē, kā redz, kas piemēram notiek ar pirti Tukumā, mums tādu vajadzīgi ir. Mēs tādu uzbūvējam publisko pirti, tas atrisinātu jūsu klientu daudzās problēmas, veco cilvēku. Šobrīd mums ir iespēja nomazgāties un cilvēki var izmantot šo dušas pakalpojumu. Protams, pirts pakalpojums, acīm redzot, tas ir tā kā tāds rituāls, varbūt tā ir socializēšanās vēl papildus vieta, Bet, manuprāt, mēs vairāk domājam par pamatvajadzībām, par nomazgāšanos. Es vairāk domāju, ka vairāk jārisina
kad arī pagastu teritorijās mēs varētu domāt par to, kad ir tāda iespēja cilvēkiem nomazgāties, izmazgāt vēļu. Šos dienas centrus veidot, ja, kad pie pagastu mājām, ka nevis iekārtot entos kabinets, bet paredzēt jau tur tā, ka sociālās, es nezinu, virtuve varbūt ne, bet veļas māju un duša, ja, tas ir tas, ko jūs redzat. Vai redzat te stikla lodē, ka tas varētu būt nākošu gadu, aiznākošu gadu? Kādā periodā jūs redzat, ka to var realizēt? Ir jau pagastu teritorijas, kur tas ir. Arī Kandavas pilsētā mūsu sociālā dienestā tas ir iespējams. Un ir attiecīgi pagastu teritorijas, kur varbūt tas nemaz nav tik nepieciešams, jā, bet ir, kur mēs varētu, teiksim, 3 gadi, ka mēs varētu lēnām pa solītim to izdarīt. Tad mēs to varētu mudināt arī izpildirektori, lai liek plānos, lai pagastu šādā veidā tiktu attīstīt šī pagastu palīdzība. Kā jūs domājat par Tukuma ezeru? Mēs tā kā jautājam. Vajag mums viņu te? Redz kaut kur tuvākā 5gadē, ka Tukums spoguļojas un tā panorāma tur ezeru? Kāpēc gan nē? Protams, ka būs vairāk jāpieskata bērni, bet Melnezers ir vēl tālāk un jāmāca vecākiem drošību uz ūdeņiem un bērniem drošību uz ūdeņiem, bet skaistums ūdeņos vienmēr ir skaistums. Tad cer, ka būs, ja? Jā. Tad to varētu redzēt. Ko domā par kultūras un brīvības laukumu? Vajadzēja mums varbūt, ka nevajag. Jūs redzat, cik daudz sociālā palīdzība nepieciešama, cik nepietiekamība mums vēl, cik daudz nepietiekamība vēl. Vai vajadzēja to zelta zobu te centrā? Kā lai saka, skaistums arī ir vajadzīgs, bet vienmēr ir runa par to sabalansēšanu vai šodien vai rīt, kurā brīdī izsvērt, kad mēs varam atļauties. Tas ir varbūt jautājums, bet skaistums vienmēr ir vajadzīgs. Tāpat kā kultūra, tāpat arī šis brīvības laukums, kur mēs kopā, kur cilvēki sanāk kopā, tā ir ļoti svarīga vieta. Kur pulcēties, kur svinēt svētkus, kur, es nezinu, arī sociālajā aizsardzībā akcijas rīkot dažādas. Un tāpatās arī mūsu mazaizsargātajām grupām iespēja apmeklēt skaisto kultūras namu, kur par šo projektu runājot, runājam par daudzām iespējām, kā kultūras namu varēs apmeklēt cilvēki ratiņkrēslos ar dzirdes problēmām, neredzīgie cilvēki no maznodrošinātām ģimenēm, kas ir būtiska sastāvdaļa šim projektam. Tā socializācija, tad noteikti to mums noteikti vajag. Ko daram ar policijas ēku? Mēs te dažādas piedāvājumus esam. Tūlīt viņi tiks atbrīvot pavasarī. Ko darīsim? Ko jūs tur redzat iekšā? Kas tur darbojas mums pēc? Joks, bet mēs domājam ļoti nopietni par patvērsmes tālāko attīstību, jo mums ir jādomā, jo šobrīd šajā vecpilsētas centrā patvērsme tiek apkurināta ar malku. Tas ir pilsētā, kas ir diezgan, manuprāt, jādomā par kaut kādu patvērsmes attīstību. Novecojuši ir arī šie apkurs sistēma, elektrība. Mums jādomā, kā ieguldīt patvērsmē. Un tā mums radās tā doma, varbūt tur būtu lieliska vieta patvērsmē. Bet saprotot, ka tur būs skaista vieta brīvības laukumam. Kāpēc gan patvērsmē nebūt 200? Tur tā vietas daudz, jūs tiešām paredzat, cik patvērsmes pakalpojums jums ir nepieciešams vidēji mēnesī? 30 cilvēki, ziemas sezonā vairāk, ap 40 cilvēki, vasaras sezonā mazāk. 40 jau tur 200, tas cietums bija 280. Varētu arī reizēm domāt par tādu zemes klases dzīvoklīšiem. Šobrīd... Tā bijusi tiesas ēkā, zemes klases dzīvoklī. Šiem pašiem cilvēkiem. Es zinu, ka patvērsmēm ir dažādi šie zemes sliekšņi patvērsmi, kur šobrīd pašvaldībā arī ļoti svarīgi cilvēki reibumā. Pēc pakalpojumu sniegšanas vadlīnijām mēs nedrīkstam uzņemt cilvēkus reibumā. Bet, diemžēl, mūsu pašvaldībā tādi ir cilvēki, kas tepat grozās, un ka mums vajadzētu tādu zemes sliekšņu patvērsmi, kur cilvēkiem tikai pārnakšņot, nenosalt, tajā brīdī kaut vai viņš ir iedzēris, lai viņš saņemtu šo pakalpojumu. Un tad ir tie cilvēki, kas mums dzīves likstu pazaudējuši šo mitekli, vai izskrāpti, vai kaut kādu dzīves situāciju dēļ pazaudējuši savu dzīvokli, ģimenes pazudušas atbalsts,
savu dzīvesveida dēļ. Tad tie varētu būt tādi vienkārši zemes klases dzīvoklieši. Jūs redzat, kur viņi bez policijas ēkas, kur tādi? Jūs esat noskatījusi sociālais dienests? Nē, mēs neesam atraduši, jo viņam ir jābūt pilsētā, jo cilvēki, diemžēl, bez pajumtes koncentrējas pilsētā. Mēs nevaram to, pieņemsim, kaut kur izvest ārpus pilsētas 101. kilometrā. Viņam ir jābūt, bet vai pašā centrā, es nezinu. Nu, centrā vecās ēkas mums ir centrā, kur tam mēs citur mums jau nav nekādas kaut kur nomalē vai kaut kur, kā jūs sakāt. Bet ko citu, ja bez šī joka, bez patversnes un zem līmeņa, varbūt, ka iekšpagalmā var tur pārbūvu veikt, biezi mūri, maz būs jākurina, bet ko citu jūs tur redzat no tā, kas tagad ir piedāvājumā izskanējis? Nezinu. Mūzikas mākslas skola? Mūzikas un mākslas skolai ir jāatrod iespēja uzbūvēt skaistu, modernu, akustisku ēku. Tagad ar paneļiem. Es zinu, ka mūsu jaunā rūpnīca ceļ akustisko sēku, varbūt tur pat pārbūvēt to cietumu, to pagalmu pāri. Nu, tad ir jānojauc un jāatstāj. Īstenībā jau ir jau tās, bet tas ir gana dārgi, tāpat kā kultūras nama pārbūve, atstājot tās vecās ēkas un veidojot modernizētu. Jā, varbūt. Ko darīt ar to, ko Magi? Nu, lai paliek šis kopienas pagalms skaists. Vienkārši pagalms tikai, ja vairāk līdzekļu un iespēja laikam to attīstīt. Šobrīd neredz nevienu, ka tāda ja nu kāds investors nāk un kaut ko saskat, kādu mākslas. Tā mākslas platforma, manuprāt, ir ļoti laba vieta, bet nu, tas kā pašvaldības funkcija noteikti nē, tā ir investoru vietējā kāda, nezinu. Kas ir vēl tādi punkti, ko noteikti jūs domājat, nu pietrūkst pilsētai, nu vajadzētu? Jau daudzus gadus mēs runājam par tādu, par to, ka mēs varētu tādas ģimenei draudzīgās vietas. Nu, kas mums ir? Mums ir varbūt kāds ēdinātājs ģimenei draudzīgs, kas vienmēr ir kāds rotaļu stūrīts, kāds bērniem īpašās ēdienu kartes. Visiem ir, kas kaut ko taisa, visiem tur bērniem ir. Ļoti labi, jā, bet ja man tagad jāpaskatās kaut kur caur kaut kādu atzīmīti ģimenei draudzīgs, neredzu, jā, varbūt izkristalizēt. Tāpat par tādai ģimenei draudzīgu, tādām atpūtas vietām arī, kur mums ir. Man ļoti skumji bija šogad, kad mēs bijām Ziemassvētkos aizgājuši no mūsu parka. Man likās, it kā mani bērni ir izauguši, ja, bet man kā tādam cilvēkam likās tas štociņu ceļš, kas aizved uz pasaku valstību, uz to mūsu skaisto parku. Jā, bija skaisti pie domas, viss bija forši, bet pietrūka. Parks bija tumsā šogad, un man likās, ka nebija ne tā būdiņa, ne salatējas. Jā, ka tas, un toreiz es atceros, ka bija arī tās aktivitātes, ka mēs varējām arī bērniem ar īpašām vajadzībām ziedotāju namiņā izvēlēties tās īpašās dāvanas, ka tas bija tā koncentrēts mēs ģimene, bērni. Nu, mēs akcentējam, ka mums tās ģimenes un bērni ir ļoti, ļoti svarīgi. Šogad tas aizved uz domas ēku, bija skaisti, bet tā vairāk uz tām ģimenēm ar bērniem, tā radīt to iespēju, cik svarīgs mums ir tās ģimenes un bērni. Priecājos, kad tiek būvētas mājas, kad būs kur dzīvot, svarīgi, lai arī ģimenēm būtu darbs, lai būtu kur darīt mūsu pašvaldībā. To jūt, ka trūks darbs, ja to es daru. Jūsu sociālā dienestā te arī ir viena diskusija ar uzņēmējiem, ka, lūk, nav darbinieki, negrib strādāt par naudas, bet tas, ko mēs redzam, arī tas, ka nevienmēr tiek maksāt godprātīgi šīs algas. Vai jūs šo problēmu redzat? Jā, un ar to mēs gribam arī bieži runāt, kad es to nepieminēju, ka mēs par to sociālo palīdzību runājam. Es teicu to vienu pusi, bet otru pusi ir, kad ļoti daudz cilvēku iesaistās nelegālā nodarbinātībā. Tā ir lielāka problēma, vairāk atspoguļot to, kad šie cilvēki saņem, strādā gadījuma darbus. Ja cilvēks norāda savā ieņēmuma tajā deklarācijā, ka viņam ir šie gadījuma darbi, tad ir ok. Bet ja viņš nenorāda labprātīgi, tad mēs uzskatām, ka viņam nav ienākumi. Un ja uzņēmējs nelegāli maksā šo atlīdzību, tad mēs nevaram nekādu pierādīt, kad cilvēks ir nodarbināts. Bet jūs redzat, ka ir šī pelēkā daļa gana liela vēl joprojām. Vēl joprojām. Tā arī droši vien ir tas lielais izaicinājums sabiedrībā saprast, ka no vienas puses ir tie godprātīgie maksātāji, kas meklē
kam tiešām šī nodokļa daļa ir ļoti liela, bet ir gandrīz tikpat liela. Tas ir tas mūsu redzējums. Jūs savā pusē droši vien redzat to vēl vairāk, ka tā pelēkā daļa, kur nesamaksā visu neapliekamo, kur tiešām, man bija pārsteigums, ka cilvēks, teiksim, par pilnu dienu darbu saņem 5 eiro uz rokas. Un patiesībā arī mūsu lielajos uzņēmumos, ja tas atalgojuma daļa ir ļoti maza. Kas vēl ir tāds, ko novēlēt mūsu pašvaldībai, sarunu noslēdzot, tas jūsu lielākais vēlējums cilvēkiem, varbūt arī pašai pašvaldībai? Lai mēs vairāk iekāptu šī cilvēku kurpēs, kuriem ir grūti, kuriem vajadzīgs atbalsts, lai mēs sabiedrību pamanītu, līdzcilvēkus, kas mums blakām, un lai mēs profesionāļi attiecīgi reaģētu un spētu palīdzēt, tiešām neiesaistoties smagās peripetijās, birokrātiskās, bet elementāri spētu palīdzēt. Un reizēm tas nav tikai finansiāls atbalsts vai kāds pakalpojums, reizēm tā ir vienkārši saruna, uzklausīšana, un reizēm es atceros tā ļoti spilgti, kad cilvēks teica, man jau vairāk neko nevajadzēja, jūs tik uzklausījāt un atspoguļojāt tas, kas ar manīm notiek, un es pat atradu ceļu, kā tālāk. Ka viņš nav palicis viens, ka neatstāt vienu. Mums ir tik mazi, mēs droši vien par katru varam parūpēties. To laikam ir jānovēl, lai katrs cilvēks, kas mums ir, nevaidēt tik daudz par demogrāfiju, kādu mēs viņu, ka nedzimst, bet parūpēties vairāk par tiem cilvēkiem, kas jau ir piedzimuši, jo īpaši par bērniem, vai ne? Jā, paldies. Paldies.